Kubas diktatūra ieslēdza trauksmes režīmu un sāka gatavot ģimenes iespējamai amerikāņu iebrukumam, kamēr Havana cenšas izrādīt drosmu uz āru un slēpt paniku iekšpusē. 2026. gada 26. maijā. Svarīgi nav tikai kārtējie novecojušie runas pret Amerikas Savienotajām valstīm, bet arī oficiāls Kubas civilās aizsardzības norādījums, kas liek cilvēkiem sagatavot mugursomu, radio, ūdeni, pārtiku, dokumentus, zāles, higienas preces un bērnu piedarumus iespējamās militāras agresijas gadījumā. Taču tieši šeit režīms sevi atklāja. Viņi prasa zāles iedzīvotājiem, kuri saskarās ar tukšām aptiekām. Prasa pārtiku ģimenēm, kuras cieš no trūkuma. Prasa alternatīvu enerģiju salā, kur bieži notiek elektroenerģijas pārrāvumi, un cenšas pārvērst pamestību par nacionālu gatavību. Spiediens pieauga, jo Vašingtona pastiprināja savu nostāju pret komunistiem. Pret Havanu Marko Rubio sacīja, ka iespēja panākt sarunu ceļā vienošanos ar Kubu nav liela. Un spriedze pieauga pēc amerikāņu apsūdzībām pret Raulu Castro. Kamēr pats režīms reaģē tā, it kā zinātu, ka sala atkal ir nonākusi Amerikas Savienoto Valstu uzmanības centrā. Ziņu pārraides arī norāda uz novērošanas lidojumiem un izlūkošanas operācijām ap Kubu, kas liek komunistu vadībai rīkoties tā, it kā aplenkums būtu sācies vēl pirms jebkādu karaspēku parādīšanās. Ko diktatūra zina? Un kāpēc tā to nesaka tautai? Kāpēc Havana gatavo ģimenes, nespējot tām nodrošināt pat pamatlietas? Kā šis režīma uzliesmojums var atvērt nākamo nodaļu cīņā pret Kubas komunismu? Es tev tūlīt visu pastāstīšu. Ja tev patīk šāda veida tiešs un bez liekvārdības saturs, apsver iespēju abonēt, jo šeit šādi video ir katru dienu. Sagatavošanu veica Kubas civilās aizsardzības nacionālais ģenerālštābs Meteoro 2026 mācību laikā. Oficiāli režīms apgalvo, ka šī norāde ir domāta, lai aizsargātu dzīvības ienaidnieku uzbrukuma gadījumā. Praksē šis paziņojums tika uztverts kā politisks brīdinājums. Pati diktatūra, kas vienmēr izmantojusi amerikāņu draudus kā mobilizācijas rīku, tagad ir izstrādājusi ārkārtas rīcības kārtību parastām ģimenēm. Rokas grāmata runā par bērnu, vecāka gadagājumu cilvēku, grūtnieču un personu ar invaliditāti aizsardzību. Taču saturs arī skaidri parāda, ka valdība vēlas iedzīvotājus turēt pastāvīgā modrībā. Bailes, kas agrāk bija tikai runās, tagad ir kļuvušas par dokumentu. Tās ir kļuvušas par norādījumiem mājsaimniecībām. Tā ir kļuvusi par mugursomu, par patvērumu, par izdzīvošanas instrukciju. Pretruna ir nežēlīga, jo režīms prasa zāles no iedzīvotājiem, kuri saskaras ar tukšām aptiekām. Tas prasa ūdeni no ģimenēm, kuras dzīvo ar ūdens padeves pārtraukumiem. Tas prasa radio un alternatīvo enerģiju salā, kuru moka elektrības pārrāvumi. Tas prasa ārkārtas pārtiku valstī, kur daudzi jau cīnās par ikdienas pamata vajadzībām. Diktatūra cenšas izskatīties produktīva, aizsargājoša, bet pati saraksta atklāja katastrofas apmērus. Parastais kubietis skatās uz šo norādījumu un saprot, ka problēma nav tikai iespējamā ASV rīcībā. Problēma ir ikdienā, ko nomāc elektrības trūkums, ūdens trūkums, zāļu trūkums, zema alga un gadu desmitiem ilga politiskā kontrole. Kubas valdība cenšas šo sagatavošanos pārvērst par nacionālo pretestību, taču šis brīdis atklāja ko citu. Režīms ir nervozs. Vašingtonas spiediens ir pieaudzis, un sala atkal ir kļuvusi par militārās, diplomātiskās un izlūkošanas uzmanības centru. Valsts sekretārs Marko Rubio 21. maijā paziņoja, ka iespēja panākt sarunu ceļā risinājumu ar Kubu nav liela, lai gan Vašingtona joprojām dod priekšroku diplomātiskam risinājumam. Tajā pašā kontekstā Amerikas Savienotās Valstis izvirzīja apsūdzības pret Raulu Castro, vēl vairāk paaugstinot politisko spriedzi starp abām pusēm. Amerikāņu vēstījums tika pasniegts kā nacionālās drošības jautājums, kā vienkārši ideoloģisku strīdu. Šī stingrība ir jūtama Havanā, jo Kubas režīms zina, ka tas ir zaudējis stratēģisko manevru brīvību. Spiediens nāk no vairākām frontēm – izmeklēšana, sankcijas, uzraudzība, diplomātiskā spriedze un Kubas diaspora, kas visu ar cerībām vēro no Miami. Komunistu vadībai jebkura amerikāņu kustība salas tūmā kļūs par briesmu signālu. Savukārt tiem kubiešiem, kas dzīvo ārpus salas, tā kļūs par cerību. Cerība, ka vecā struktūra beidzot tiks satricināta. Viena no lietām, kas režīmu visvairāk satrauc, ir Amerikas Savienoto Valstu gaisa kustība ap Kubu.
Saskaņā ar laikraksta The Wall Street Journal analīzi, kas tika minēta ziņās, novērošanas lidmašīnas un droni kopš 4. februāra esot darbojušies vairāk nekā 150 stundas ar vairāk nekā 20 izlūkošanas lidojumiem netālu no salas. Šie lidojumi, kas parasti saistīti ar novērošanu un informācijas vākšanu, ir pastiprinājuši novērošanu Havanā. Tas nav tikai informācijas vākšana augstākajā līmenī Havanā. Tas nav vienkārši lidmašīna, kas parādās uz radara. Šie lidojumi, kas parasti paredzēti visu kontrolēšanai, novērošanai un informācijas vākšanai, tuvu viņu objektiem un maršrutiem, ir vissvarīgākie brīdinājumi ziņojumiem. Sagatavošanās parādās arī pēc iepriekšējām Kubas amatpersonu runām, kurās tika atzīts, ka Havana gatavojas iespējamam konfliktam, pat ja viņi saka, ka šādu scenāriju neuzskata par ticamu. Martā ārlietu ministra vietnieks Carlos Fernandez de Cosio paziņoja, ka Kuba būtu naiva, ja negatavotos militārai agresijai. Šī frāze parāda, ka diktatūra šo tēmu neuztver tikai kā ielu propagandu. Tā zina, ka risks ir kļūst par reālu jautājumu politiskajos aprēķinos, taču režīms cenšas to darīt neatzīstot savu vājumu. Runā par suverenitāti, bet slēpj bankrotu. Runā par aizsardzību, bet atstāj iedzīvotājus bez jebkādas sagatavotības. Runā par pretestību, bet nespēja nodrošināt pat pamata lietas. Diktatūra cenšas izmantot ģimenes vadlīnijas, lai radītu vienotību, balstītu uz bailēm. Šī ir klasiska metode režīmiem krīzes laikā. Kad trūkst pārtikas, runā par ārējo ienaidnieku, kad trūkst elektrības, runā par uguni, imperiālistu draudiem. Taču propaganda zaudē spēku, kad realitāte katru dienu klauvē pie durvīm. Kubietim, kurš nevar nopirkt pamata preces, nav vajadzīgas lekcijas par izdzīvošanu. Viņš jau katru dienu izdzīvo sistēmā, kas solīja vienlīdzību, bet sniedz atkarību, uzraudzību un nabadzību. Havana arī cenšas sagatavot aktīvistus mobilizācijas scenārijam. Runājot par militāru agresiju, režīms neuzrunā tikai parastās ģimenes. Viņš runā ar vietējiem komitejām, drošības iestādēm, partijas struktūrām, militāriem, policistiem un valstī lojāliem darbiniekiem. Šī norāde kalpo, lai radītu gatavības atmosfēru, bet arī lai pastiprinātu iekšējo kontroli. Šādas krīzes apstākļos diktatūra baidās gan no ārējas iejaukšanās, gan no iekšējas sacelšanās. Izsalkusi, nogurusi un informēta sabiedrība var kļūt režīmam bīstamāka nekā jebkura runa no Vašingtonas. Amerikāņu spiedienam ir vēl viena ietekme. Tas piespiež Kubu atklāt savas alianses. Salas tuvākas attiecības ar Krieviju, Ķīnu un Irānu ir kļuvušas par galveno ASV drošības bažu centru. Nesenie ziņojumi min dronus, militāro sadarbību un ārvalstu izlūkošanas struktūras, kas saistītas ar Kubas teritoriju. Vašingtonai tas padara Kubu par reģionālās drošības jautājumu, nevis tikai par vecu, augstā kara politisko strīdu. Havanas skatījumā šāda interpretācija ir bīstama, jo tā izvelk režīmu no komforta zonas. Sala vairs netiek uzskatīta tikai par nabadzīgu diktatūru, bet atkal tiek uztverta kā jutīgs punkts karību reģionā. Kubas vadība cenšas reaģēt ar protestiem, runām un sabiedrības mobilizāciju. Raula Castro atbalsta akcijas tika reģistrētas Havanā, tostarp pie Amerikas vēstniecības piedaloties militāru personām, valsts darbiniekiem un režīma atbalstītājiem. Šī kustība kalpo, lai demonstrētu spēku, bet vienlaikus arī parāda satraukumu. Diktatūras izvada spēkus ielās tikai tad, kad jūt nepieciešamību demonstrēt varu un ietekmēt lielāko daļu pilsoņu. Sala rāda diktatūru, kas cenšas sagatavot tautu situācijai, kurai tā pati gadu desmitiem apgalvoja, ka ir gatava stāties pretī, bet tagad tai jālūdz ģimenēm iztikt pašu spēkiem ar lietām, kuras pati sistēma nespēja nodrošināt. Sala ir ārkārtīgi trausla, stingri uzraudzīta un politiski iedzīta stūrī. Es esmu Milsons Alvs Global, internacionālists, un mans mērķis ir jūs katru dienu patiesi informēt. Ziņu saites ir norādītas video aprakstā. Nospiediet patīk šim video, abonējiet kanālu un beigās ieskatieties komentāros, lai jūs vēl vairāk iesaistītos Milsona Alvis kopienā.